Zakatul fitr. Zakat attīrīšos obligāts ziedojums. Al-fitr nozīmē gavēna pārtraukšana Ramadāna beigās. Zakatul fitr. Kā tu attīri savu gavēni no trūkumiem un nepilnībām? Kā tu iepriecini nabadzīgo un trūcīgo sirdis, lai viņi priecātos par svētkiem tāpat kā tu? No Ibn Abbas, lai Allah ir viņu apmierināts, tiek zinots. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, miers un svētība par viņu, noteica zakatul fitr kā attīrīšanu gavētājam no tukšām runām un nebija dienīgas uzvedības un kā barību trūcīgajiem. Zakatul fitr ir obligāta katram musulmanim par sevi un par tiem, kuru uzturēšana viņam ir pienākums. Piemēram, par sievu un bērniem, ja viņam ir vairāk pārtikas nekā nepieciešams viņam un viņa ģimene tajā dienā. Nav nepieciešams īpašas minimālais mantas apmērs nisab. Obligātais daudzums par katru personu ir viena sā'a, mērvienība. No graudiem vai pārtikas produktiem, ar ko cilvēki barojas, piemēram, detaļas, rīsi vai lēcas. No Ibn Umar, lai Allah ar viņu apmierināts, tiek zinots. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, miers un svētība par viņu, noteica zakatul fitr vienu sā'a no detaļiem vai miežiem, vergiem un brīvajiem vīriešiem un sievietēm, maziem un lieliem no musulmaņiem, un viņš pavēlēja to dot pirms cilvēki dodas uz svētku lūgšanu. Salatul Eid. Tā kļūst obligāta ar pēdējā Ramadāna diena saulrietu. Vislabāk to izdot pirms Eid lūgšana. Ir atļauts to izdot vienu vai divas dienas pirms svētkiem. Tas ir no 28. nakts, jo mēnešis var būt vai 29 vai 30 dienas. Nav atļauts to atlikt pēc svētku lūgšanas. Tas, kurš to neizdod svētku dienā bez attaisnojuma, grēko, un viņam tā ir jāatlīdzina. Tādēļ steidzies to izdot ar tīru nodomu un cerībā uz atlīdzību.